Varētu smūki izgaismot. Baigus ārtums, Peach, talk free. Viņi ar to ļoti lepojas, acīm redzami. Man šķiet ļoti nesājams tonis, pieklājīgs. Man ikdienai pilnīgi normāls tonītis. Sāksim krāsot acis. Jo man te ir kaut kas ļoti foršs. Pirmkārt, man ir acu zīmulis. Acu un lūpu zīmulis, kas ir interesanti. Ļoti atgādina Vivienne Sabo kajālu zīmuļus. Nu labi, nē, nav tas pats, bet ļoti līdzīgi. Šogan ir viņš mazliet cietāks. Ir tomēr forma atšķirīga, bet tik līdzīgi ārprāt. Tā ļoti tādu viņš nekrāsoja vispār. Nu, mazliet viņa iekrāsoja, bet ļoti minimalistiski. Eyeshadow. Man ir tādas Diamond Cream Eyeshadow Metallic Copper. Kāds šimeris. Te ir riktīga diskotēka šita. Jā, wow. Nebiju gaidījusi. Ļoti smuki spīd. Ja viņi būs noturīgi, oh my god. Man šķiet smuki. Pagaidām ir diezgan vienkārši lietot, viņš smuki tušējas. Un tagad es gan taisīšu laineri, ar laineri uzkrāsošu. Melns zīmulis kā zīmulis, bet pārbaudīsim, kāda ir noturība. Šeit būs Čogan. Vajā pusē būs Vivienne Sabo. Tušā man ir Extra Volume Mascara. Man sola intensīvu apjomu. Tāda ir starpība. Man šķiet, ka diezgan pat atdala, piešķira apjomu. Nav slikta. Pat diezgan laba. Pēdējais produkts man ir lūpu produkts. Lūpu krēms. Šāds. Ļaušu viņai nožūt, un tad mēs notestēsim, cik viņa ir noturīga. Vivienne Sabo. Čogan. Es teiktu, ka noteikti Vivienne Sabo piefiksēs labāk. Tiešām. Bet šis arī turās. Bet viņš mazliet spērēs. Vivienne Sabo, kā redzat, nekustās. Tāds man ir gala rezultāts. Tūlīt pārbaudīsim lūpas. Tomēr mazliet viņa nospiežas. Nu, es pateiktu, tā rīktīgi nospiež. Nu, nav tā, ka viņa super noturīga lūpu krāsa. Teikšu, ka viņa arī nesausina tik ļoti kā parastās ļoti super noturīgās lūpu krāsas. Tāpēc, nu jā, viņa īsti arī nav super noturīga. Noturība kaut kāda viņai ir noteikti. Ēnas tomēr arī saiet grumbiņās. Nestāv vienmērīgi uz plakstiņa.